Cienījamās dāmas un godājumie kungi, esiet sveicināti šodien nekustamo īpašumu tirgus apskatā. Mēs ejam tālāk, un šodien mēs dodamies uz pilsētu Ogri. Tā kā ogrēnieši, šīs video domāts tieši jums, un mēs ejam iekšā vislieliskākajā platformā. Cenu banka, esam cenu bankā, un sāksim par dzīvokļiem. Tā kā man pašam ļoti interesē Ogres tirgus, pēdējā laikā ir ļoti interesējis. Tā kā es nāku no Saldus, un Saldu mums dzīvokļu darījumu gadā notiek 82. Vakardien taisīja tieši izpēti par Saldu tirgu, un šodien dodos uz Ogri. Ogrē gada laikā redzam no 19. marta 25. gada līdz 19. martam 26. gadam notikuši precīzi 199 darījumi ar dzīvokļiem. Ļoti interesanti. Paskatīsimies, tātad Ogres pilsētas teritorija ir šāda. Te ir centrs, centrā visvairāk darījumi. Šeit, kā es noskaidroju, ir Pārogre. Un šeit šo rajoniņu es vēl nepazīstu. Tā kā skatīsimies, kas Ogrē, jā, šeit ir pat centrs. Redzam, ka šeit ir ļoti, ļoti daudz darījumi. Šeit ir Grīvas rajons. Vakar es papētīju tieši Grīvas rajonu. Šeit ir kas Mālkalnes prospekts. Tā kā kartē ļoti daudz darījumu, kopā 199 viena gada nogrieznī. Tā kā paskatīsimies chronoloģiskā secībā, kas mums šogad ir jaunākie darījumi. Un 26. gadā, ko mēs šeit redzam, Ogrē darījumi ir ielikt līdz 25. februārim. Tātad, sākot ar 26. gadu, ir diezgan daudz darījumu noslēgti. Jau reku šeit 26. janvāris, 65,000 Mālkalnes prospektā, 71,000 Meža prospektā kaut kas pārdots, 1100 eiro kvadrātmetrā. Es vēl tāds dārgāks, 51,000 eiro Skolas ielā pārdots par 1014 eiro kvadrātmetrā. Šeit ir padārgs darījums Mālkalnes prospektā par 1488 eiro par kvadrātmetru. Darījums par 100,000 Nogāzes ielā 2. Uzmetīsim acis Nogāzes ielā 2 par 100,000, kas ir ticis pārdots. Liels dzīvoklis, 3 istabnieks. Ļoti pazīstama vieta šī ir. Ogrē klusa, forša vieta. Jā, varam redzēt, ļoti skaists remonts veikts, viss kapitāls eiro ar savu odziņu. Viss var redzēt, cilvēks ir taisījis sev visu un pārdevis ar mēbelēm tieši šādu. Tātad pārdot 3 istabas dzīvokli pēc pilnīgas renovācijas, pirmajā paaugstinātajā stāvā. Okay. Kvalitatīvs materiāls, pārdomāts inženiertehniskos risinājumus. Pārdod īpašnieks, starpnieks lūdzu netraucēt, bet nav rakstīts, vai pārdod ar es domāju, ar mēbelēm vai bez, kaut kā nekrīt acīs. Bet redzam, ka ar Hans Grohe, Villeroyan Bosch, Santehnika, iebūvēts mēbeles, tiešām ļoti kvalitatīvs. Un lūdzu, par 110,000 cilvēks iegājis tirgū bija 8. janvārī un 13. februārī jau jauns īpašnieks par 100,000 nopircis šādu te lielisku dzīvoklīti Nogāzes ielā 2. Tā. Paskatīsimies, kas jau visvairāk visiem interesē dārgākos darījumus Ogrē gada nogrieznī. Wow. Tātad lūdzu 143,000 eiro, Draudzības iela 6A. 2008. gada, es šo sauc par jaunajiem vecajiem projektiem. Izskatās, ka Ogrē pagaidām tie ir pēdējie jaunākie, bet es zinu, ka tur būvējās šobrīd viena jauna daudzdzīvokļu ēka, daudzdzīvokļu nams uz tās galvenās šosejas, kas aiziet uz Rīgu, turpat kreisajā malā, braucot no Rīgas skatoties. Paskatīsimies dārgāku darījumu Ogrē 143,000 eiro, kas ir ticis pārdots. Tātad 92 kvadrātmetri, diezgan kopējā platība ir 79 vai 92. Pieļauju, ka liela loģija varētu būt viņam. Iziesim cauri, paskatīsimies. Šī izskatās loģija, 4 kvadrātmetru loģija. Šīs te jaunais projektiņš, turpat pie tās Nogāzes ielas. Tā ir tā Pārogre, cik es saprotu. Ogrēnieši, neapvainojieties, ja es te kaut ko kļūdaini runāju, bet simpātisks dzīvoklis. Gribat dzīvot Ogrē, 1800 eiro par kvadrātmetru, lūdzu 143,000 eiro samaksājiet, un jūs varat dzīvot jau skaistā dzīvoklī.
Ļoti simpātisks. Kas vēl interesants? Mednieku iela 19,600 eiro par kvadrātmetru. 7. gada projektiņš. Labi, pastīsimies, kur ir Mednieku iela. Mednieku iela. Šādu te vietu, paskatīsimies kartē, nepazīstu tā uz sitiena. Malkalns prospekts. Tā. Tas tā arī ļoti forša vieta. Te ir basketbola arēna, te ir tā zemesardzes bāze, te ir topiņš kaut kur, manuprāt. Jā, Ogres prestižs, ledus hala. Jā, arī ļoti forša vieta. Un arī 1600 eiro par kvadrātmetru. Redzam, ka arī profesionāls bildes bijušas uzņemts. Profesionāli pieeja pārdošanai. Vismaz bilžu jautājumā, kas maz dīvainiņš izskatās. Vismaz šajā bildē izskatās tāds miniatūra, tā kā no spēļmantiņa būtu nolikta. Kaut kāds optiskais apmāns. Jā, bet arī redzam, ka remonts ir bijis gadus apakaļ, x gadus apakaļ, nepateikšu cik. Izskatās kvalitatīva koka grīda, parkets. Jā, simpātisks dzīvoklis arī, cik ilgi tirgots. 30. jūlijā sākts tirgot, 3. septembrī notirgots. Bišķi mazliet vairāk kā 1 mēnesi. Arī par vēlamo cenu cilvēks vēlējies 132 000, pārdevis par 130. Tā kā 1600 eiro par kvadrātmetru, laba dzīvokļa cena. Paskatīsimies, kas vēl redzams ir. Šos mēs nevaram redzēt, jo nav sludinājums. Redzam māju tikai. Var šitā māja apstīties. Šādā te mājā. Bet tā varētu būt 76. gada māja, izskatās šādi. Labi. Pavērsim vaļā arī kaut kādu dārgākais darījums, ko mēs varam apskatīties Draudnieku ielā 4, 60. gada māja. Par 115 000 pārdots 1313 eiro par kvadrātmetru. Skatāmies, kādu māju no ārpuses neredzam. Nekustamo īpašumu aģentiem netraucēt. Cena runājam pie apskats. Tā, izskatās, ka šis taisīts ir uz pārdošanu. Jā, viss remontiņš ir taisīts uz pārdošanu. Un ar garāžu. Divstāvini. Veco Hruščova laika divstāvu mājas renovēta, simpātiski siltināta. Un kāds cilvēks ir ar pārliecību, kurš foršs šķības radiatoriņš, bet tas arī tās efektiņi citreiz pat iedot. Jā. Pagad 2 vannas istabas? Ko es te nesapratu? Pagaidiet. Plānojums nav. Tā reku plānojums. 7. dzīvoklis. Jā, 1 vannas istaba. Un 2. Un toalete. Tā es saprotu vismaz. Jā, wow. Ar 2 vannas istabām dzīvoklīs šādā te projektā. Varbūt, ka 2 dzīvokļi apvienoti vienā. 7. iegāja iekšā. Jā, nestandarta projekts. Es šo pat vēlētos nosaukt par loģija. Vai balkons? Loģija laikam. Nosaukt par super specprojektu. Neredzēts plānojums. Jā, interesanti paskatīties citās pilsētās dzīvokļu darījumus, jo var saskarties ar neredzētiem interesantiem projektiem. Skatāmies vēl. 4 stabnieks milzīgs. Standarta, 3 stabnieki cilvēki visvairāk meklē. Nogāzes ielā 2. To mēs tikko skatījāmies. Tas bija tas 13. februārī veiktais darījums par 100 000. Kas vēl mums interesants ir? Piemēram, Malkalns prospektā 3 stab dzīvokli, ko var nopirkt par 94 000. Paskatīsimies. Malkalns prospektā cilvēks par 94 500 ievietojas un par 94 500 pārdevis. Gan jau kāda aģentūra pēc bildēm spriežot ļoti skaisti bildes sataisīts, profesionāls fotogrāfs taisīs, tieši kas prot bildēt nekustamās īpašums. Loģija, dārzniece kāda bijusi, īpašniece. Te ir reku durtiņas, tā viss izskatās ok. Krāsas, tur katram savu gaumi, protams, 2007. gada remonts. Tāds dzīvoklis dzīvojams projektiņš, kura gada tas bija projekts. Pastīsimies tūliņ. Projekts ir 76. gada, bet tā varētu būt 76. gadā. Es stipri šaubos, ka būvēja šādu tipa projektu. Varētu gan būt, jo reku te tāda interesants. Jā, renovēts vienkārši. 76. gada projekts renovēta māja. 1380 eiro par kvadrātmetru. Ok. Tātad, ja mēs rēķinamies 1800 jau var nopirkt,
super kaut ko lielu, super labu. 1500, 1400 jau var iet iekšā un dzīvot 3-4 istabu dzīvoklī Ogrē. Paskatīsimies, kas vispār pieejams par kaut kādu zem 1000, piemēram, kaut kāds 800 eiro par kvadrātmetru. Gribu salīdzināt man saldus dzimtajā pilsētā. Ja man 850 eiro kvadrātmetrā jau ir labs dzīvoklis, šeit, piemēram, 820 Ausekļa prospekts 64 kvadrāti. Nu jā, te jau ir 9 stāvene. Kurš stāvs? 8 no 9 stāva. Nu, man ļoti nepatīk 9 stāvu mājas šās padomju laikā celtās. Kā viņas jau aizmirst, kā bija tās sērijas, viņā te nav rakstīts. Labi. Neatceros no galvas, jāprasa vietējiem ogrēniešiem vai rīdziniekiem, šie tie pazīst no galvas šos te visus projektus 406, 719 vai... Es nepateikšu tagad no galvas, bet rakstīts. Ne. Tā tad pa 823 eiro kvadrātmetrā neko lādzīgi nopirkt nevar. Paskatīsimies standartiņu 2 stabniekus, kas vislējošākie tirgu. 2 un 3 ir visējošākie tirgu tā manā skatījumā. Nu tā, piemēram, 865 eiro par kvadrātmetru. Skolas iela 5, tas, manuprāt, laba lokācija. Jā, tas ir ekocentrs. Kā jums tas centrs tur skaitās ogrēnieši? Te ir tas dzelzceļš pa vidam, kas blakus ir. Te ir tirgus. Nu, tur, kur ir tirgus, tur ir centrs, tā vismaz es domāju. Tirgus, tad tur ir centrs pats. Pie stācijas tiec uz Rīgu, viss notiek. Tā. Piedošana. Tā, tad 36 000 darījums noticis. Nu jā, te atkal ir 2 caurstaigājums istabas. Lans istaba bija normāli, nekāda vaina, var iekšā iet un dzīvot. Nu jā, 865 eiro kvadrātmetrā. Maziņš dzīvoklis, maziņš divnieciņš 41,6 kvadrātmetri. Labi, patīsimies 900, piemēram, 930 eiro kvadrātmetrā. Nu, Turkalns iela 13, 49 000 pārdots. Pie Ogres pansionāta. Es redzēju vienreiz to Ogres pansionātu. Tas bija tā, ka braucot iekšā Ogrē no tās puses. Tas jau baigi tālu no centra, to mēs nē. Skolas iela 11, redz, kur atkal ir kaut kas no skolas ielas. Arī tāda pats aptuveni cena, 925 eiro kvadrātmetrā, 41 kvadrātmetrs. Nu, te viss, lūdzu. Ejiet iekšā, dzīvojiet. Nu jā, darīt ir daudz ko. Tātad ienākam dzīvoklī, kur ir ieeja šeit mazs koridorīts, uzreiz ieiet iekšā viesistabā, principā. Turpat arī toalete, virtuvīte un viena guļamistabiņa. Maziņš 42 kvadrātmetru dzīvoklīts. Nu jā, skaidrs. Un tad jau notiek tāds normāls, parasts variants varētu būt 1100 eiro kvadrātmetrā, ej iekšā un dzīvo laimīgs. Piemēram, šāds dzīvoklis, tā man arī likās. Vienkārši viss ir. Var cilvēks iet iekšā, kreditēties, noteikti dabūt kredītu. Ap 1200 eiro būtu vērtējums, 1150 un 58 000 eiro jums ir dzīvoklis Ogrē. Nu ko, paskatīsimies tālāk, kas ir ar māju tirgu Ogrē, kas man arī ļoti interesē. Ar māju tirgu Ogrē 72 darījumi ar privātu mājām notikuši. Tā, nu skatāmies paši interesantāko, protams, kas ir pats dārgākais bijis. Wow! Privāta māja pat 396 200 eiro pārdota. Un kaut kas ļoti simpātisks izskatās. Tātad augsts kvalitātes, saulaina un eleganta ģimenes māja Ogres parka apgabalā, plašums, komforts un izcila dzīves vide. O, tas ir skaisti. Tas ir ļoti skaists kaut kas. Arhitekts ir pastrādājis. Labi, wow. Izskatās, ka kāds ir būvējis sev. Vai arī kāds labs attīstītājs. Jā, maz vieta birojam pie loga stilīgi. Jā, izskatās, ka tas vairāk būvēts sev, bet mainījušies dzīves apstākļi. Nu, kas to lai zina? Kāds komentārs? Neskatīsimies komentārus. Bet, nu, super skaists īpašums. Super skaists. 400 000 eiro Ogrē un Ludzu dzīvojam. Brīvības iela 58. 2700
kvadrātmetri zeme, liels zemes gabals. Skatāmies, kas Brīvības ielā 58 pārdots par 290 000. Šitā tad jūrmālas tipa māja izskatās uz starp priedēm. Wow, cik skaisti. Jā, ritīgi atgādina jūrmalu. Latvijas aģentūra pārdevusi, jā, simpātiskas fotogrāfijas, viss pārdomāts, fotografēts. Un cik ilgā laikā pārdot šāds skaists īpašums? 5. kas bija 8. augustā sākts pārdot, un 30. septembrī jau darījums noslēgts. Apsveicam, Latvijas malači. Nu, ko vēl kaut kā dārgu vienu paskatāmies. No 200 000 uz augšu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es pieļauju, ka šīs visas mājas ir super labā stāvoklī un dzīvojams, vai iekšā un dzīvo. Bet, lai gan Lazdu gatvē pasties 65. gada māja, paskatīsimies, kāda tā ir noteikti renovēta. Wow, ar visu basēnu. Viņš tāds komerciāls izskatās. Komerciāls tāds krāsojums. Jā. Katrā ziņā arī simpātisks īpašums. 200 000 ielikts 6. decembrī un 17. februārī pārdots. Un kur ir Lazdu gatve? Paskatīsimies. Lazdu gatve. Aha, tas ir te pārogre un vēl tālāk. Skaidrs. Labi, kas vēl no privātmājām interesants? Privātmājām interesants. Piemēram, 180 000. Tas tāds, ko cilvēki Latvijā liela daļa var kreditēties ar tādu 180 000 eiro vērtībā. Te kādam patikusi ir baltā krāsa, tas ir acīm redzams. Jā. Mājai tāds savs vecā koka grīda. Tas forši. Savu ideju bijusi īpašniekam par īpašumu. 198 000 ielikts, 180 000 pārdots 2 mēnešu laikā. Ok. Skatāmies kaut ko vēl mazliet, paskatīsimies mazliet tālāk. Kaut ko mēs te šeit 270 000. Gunāra Astras iela, 14. gads, 10 gadu kā eksploatācijā nodota. Fotogrāfijas pats tirgojas cilvēks un paskatīsimies. Par 290 ielicis, par 270 pārdevis. Un ļoti ātri, mēnešu laikā. Jā, 17. gadā nodota eksploatācijā. Skaisti. Tad skaidrs, ko, piemēram, var nopirkt par kaut kādiem 70 000 ogrē. Ir kaut kāda vidzemes iela. 77 000 simpātisks skaitlis. Telti. Telti var nopirkt par 77 000. Tas mums nedara. Teltī mēs dzīvot negribam. Dzērveņu iela, skaists nosaukums. Dzērveņu iela. Tas ir zemes gabals ar projektu. Nepabeigt jaunbūvi. Labi, tas mums arī, labi. Bet tas jau nav, tā nav reālā bija. Reku šāda te. Dzērveņu. Šeit tāds, es šeit gāju ar kājām. Skaidrs, te ir forša vieta. Forša vieta mežiņā iekšā un privātmāju rajons tāds skaists. Manuprāt, pat bija nožogots te. Un šeit arī. Jā, jaunbūvi par 78 000 eiro. Skaista zemes platība 2500. Būves projektam 259 kvadrātmetri. Forši. Un labi, kaut ko par zemes, piemēram, 115 000, ko var Rožu ielā. Rožu iela, Dzērveņu iela, Meleņu iela vai vakal. Vai es jau spiedu to laikam. Kas te tirgojas? Cīniju iela. Jā, man rādās privātmājas, bet rādās kaut kāds tas. Piemēram, 130 000. 130 000. Visu laiku tās teltis man rādās. Kaut kā pārķer laikam Stanu banka nevienmēr reālo parāda. Labi, skaidrs. Ogrē māju. Superīgāk. Ja jums ir 200 000, jūs nopirksiet skaistu māju bez jautājumiem. Piemēram, vēl varam pavērt drošības laba 216 000. Wow, 5 000 zeme. Šeit ir kaut kāds komerciālais. Komerci īpašums. Rakstīts, ka rūpnīcas, jā, tas mums nedara. 230 000 tur nav. Rūpnieku iela 71 par 269, kas ir par 269 000. Wonderful. Viss sunīts līdznāk. Jā, ļoti maigs īpašums. Nav baigi iespringuši uz foto, kāds ir piestrādājis profesionāls, var redzēt no iekšpuses paši. 269 iepublicēts un par 269 pārdots, bet interesantākais tas, ka nav samazinājuši cenu, pārdevuši ir
28. martā ielikuši un 20. oktobrī tikai pēc mēnešiem 7 pārdevuši. Bet arī līdz no 200,000 sākot jau var dzīvot, iet labā mājā, bet arī daudz dažādas citas opcijas Ogrē. Interesanti. Labi, uzmetam aci vēl zemēm. Kas notiek ar zemju tirgu? Kur cilvēki grib būvēties centrā, loģiski nekas nav. Pārogrē kaut kas. Ir gan centrā. Cik zemju darījumi? Tā, paskatāmies vēlreiz. 44 zemju darījumi. Tas ir mazliet vairāk kā manā pilsētā. Saldums ir 33, 35 darījumi gadā. Ogrē mazliet mazāk, jo ogri jau ir intensīvi apbūvēti diezgan, jā. Tā, skatāmies, kas te interesants zemju darījumiem. Te kāds ražošana, nofiltrēsim privātmājas, jā. Paskatīsimies privātmājas. Privātmājām, dzīvokļu mājām. Jā, būs labi. Tā, dārgākais darījums 2100 kvadrātmetrus, kāds nopircis par 125,000. Wow! Paskatīsimies kvadrātmetrus dārgāk. Tas arī ir dārgākais darījums Ogrē. 29. decembrī realizēts, 13. novembrī kaut kas ļoti interesants. Novembrī. Tā. 1600 par 56,000 iepublicēts, bet pārdots par 61. Potenciāli kādam bija ļoti interesants gabals vairākiem cilvēkiem, varbūt kaut kā tā. Un šāda te gabals, tā tad ir pilsētas ūdensapgāde un kanalizācija, gāze, pievilkt elektrību. Viss, ko vajag, izbūvēt iebrauktuve, izcili jauki kaimiņas. Tas ir vissvarīgākais punkts. Jā, kas vēl interesants ir Ogrē? Cilvēki, labi, 600 kvadrātmetru bišku mazliet par maz. Man kā no laukiem džekam liekas, ka jābūt vismaz 1000, lai vismaz var paskriet bišķiņu bērni, pat pagalmu un suns var izskrieties. 600 kvadrātmetros tur jau pat suns nevar izskrieties. Pārogras iela, paskatīsimies. 36,000. Pārogras gatve, ne iela. Pārogras gatve. 23 eiro kvadrātmetrā pārdot, tā kad cenas Ogrē diezgan jaudīgas ir sākot ar 10, bet tāds objektīvs gabals ir uz 7,715 eiro kvadrātmetrā, 1,523 eiro kvadrātmetrā, 1,538 eiro kvadrātmetrā, atkarīgs no lokācijas. Varbūt es neesmu tik spētīgs Ogres tirgu pagaidām, tā kā spriediet paši, kura foršākā lokācija būtu mājai, bet, cenas tādas, līdz pat 57 eiro par kvadrātmetru. Noteikti cenu ietekmē vai ir komunikācijas, vai ūdens apgāde, kanalizācija, pilsētas, elektrība, vai tur piebraucamais ceļš vai iežogojums jau uztaisīts. Tā kā ļoti interesanti paskatīties bija Ogres tirgu, ogrēnieši. Ja kāds noskaties līdz galam, es jums aplaudēju, uzgavilēju, bet sekojiet līdz šim profilam. Šeit būs daudz interesantu informāciju par nekustamo īpašumu tirgu.